dāmas un kungi, jūs pieslēgušies tiešraidē. Valmieras Latgale, mājinieki, Valmieras komanda uzņem visos Vektors, Hokeja LV. Noteikti skatītājiem varētu pabūt, vai jūs mūs komentēšanu attālināšanu no ringas. No Māris, protams, no Māris Latvijas klausās esam pieslēgušies. Tāds izmēģinājums nākotnē. Tā kā noteikti ierakstīt, lai mums labi var dzirdēt. Tas mums palīdzētu saprast, vai mēs vispār nerunājam tikai paši sev, bet skatos un pieslēgušies ar 68 skatītāju. Tā kā noteikti cerams, ka kāds mums patiks. Šīsdienas spēli jums komentēju. Tas Zaļš un jūs Zisāls. Mēs sanāksim komentēt kopā, mēs tas sezonas. Jā, citu vēl nesam komentēju kopā ar Sofijas kungu. Un mēs sapratām, ka mums vispār, kā saka, bija debīti kopā. Bet ar to mums jau kādu laiku vispār. Mēs par savu sanāksim, ka netiekam, tā sanāksim. Tā, mums ir pilnie komentāri, ka nedzird galīgi jūs. Mūs galīgi nedzird. Tātad mēs esam viss skaļāko, bet mums tehniskais stāvs saka, ka tu liels visu pieregulēs mēģinās, lai mūsu dzird skaļāk. Mēs jau ļoti labi dzirdam, cerams, ka skatītāji dzirdam. Jā, mēs savās ausīs ļoti skaļi dzirdam. Mēs arī skatāmies, ka komandas jau stājas uz pirmo iemetienu. Spēle arī tuvējās sāksies. Par komandām pieminot vēl gribēju teikt, ka Vektoram LV šodien uz Valmieru ir aizbraukuši nepilnā sastāvā. 13 spēlētāju sastāvā te jau Vektors uzbruk. Pirmais uzbrukums jau uz Valmieras vārtiem. Bet jā, tā tad nav pilnā sastāvā. Varbūt no tādiem top spēlētājiem, ko varētu pieminēt, te jau pirmais mētiens pa Kazāno vārtiem, kas mums pietrūks Mironovičs un Brensāns. Brensāns vakardien, kā tu zini, piedalījās labdarības spēlē. Jā, varbūt tas arī zina kā iemesls. Divas spēles pēc kārtas arī varbūt nevar. Zinu, kā no ģimenes arī atrauties tomēr sestdien svētdien, kā mēs vēl iepriekšējā tiešveidē runājām ar Folkmaņa kungu, ka tomēr tāds jau Ziemassvētku gaidīšanas laiks, zinu, kā var saprast. Bet šodien arī citās elites spēlēs skatījos, ka pārsvarā jau visi tomēr bija arī tie, kas vakardien spēlēja, varbūt tāda iesildošā spēle. Ko vēl gribēju teikt? Spēle vakardien bija fantastiska starp Kijevas Capitals un... Bija klātienē vai attālināti? Es biju klātienē, veidoju sižetu, ko noteikti jūs varēsiet lasīt arī Ogernetā. Bet jā, tā tad spēle bija superīga. Spēle bija ļoti aizraujoša. Par vārtiem varbūt mēs pēc tam vēl parunāsim. Viņš pieslēgsimies te tiešveidē no Valmieras Lietuvas. Es vēl pasīšos, kā mums ir. Pasties komentāros, jā, bet, ja skatās, kas ir Valmieras sastāvā, tad Žukausks vakar labi iesildījās 30 minūtes arī uzspēlēja pret līderiem no OHL vārtos, un arī Komergals bija laukumā. Tā kā redzēsim, vai tur kaut kas būs atstājis, jo principā vakar jau bija pilna spēle, 20 minūtes katrs periods. Jā, mums tomēr raksta kaut kur skaņa klibo. Cerēsim, ka mums te to skaņu pielabos, lai jau vismaz uz pirmā perioda beigām mūs labāk dzird. Bet daram, ko varam. Kā saka, pirmie kucēni jāslīcina. Tieši tā. Pirmie kucēni jāslīcina, lai arī mūsu tehniskais stāvs saprot, kā visu pareizi saregulēt. Arī turpmāk, ja būs tāda nepieciešamība komentēt attālināt. Bet te jau bīstams moments, mētiens! Vēl viens atlēkšot. Nobloķē. Uz abām pusēm bijuši momenti, cik mēs komentējam vairāk par vakardienas spēli, bet aktīvi sākuši abas komandas. Domāju, pēdējā spēle šajā sezonā abām komandām. Līdz pārtraukumam gribēju teikt viņas sezonā. Un domāju, ka nav jau ko vairs taupīties. Divdienas svētki, tu sāksies lielās garās. Ko vēl gribēju pieminēt, mēs jau arī iepriekšējā tiešraidē to arī zinām, ka 2 nedēļas, praktiski 2 nedēļas būs bez hokeja. Visi varēs savas brūces sadziedēt, bišķiņi sailgoties arī pēc hokeja un uzsākt otro sezonas pusi. Jau zina ar tādu jaunu būstu, jau var tā teikt, bet te jau bīstams moments mētiens, bet arī garām vārtiem. Varbūt tādas komandas, kam tieši iekrīt, ka nav svētkos tieši ledi, varbūt izmantos kā treniņam vai dīķim vai uzspēlē kaut ko noslīpēt, vēl var paspēt 2 nedēļu laikā tomēr arī. Jā, es noteikti domāju, ka komandām noteikti ledi būs, treniņi būs.
Ir tīpaši, domāju, tādai Valmieras komandai Tērvets Bekšs. Zinu, ka viņi, manuprāt, tieši diezgan aktīvi trenējās, un viņi šo laiku arī noteikti paredzu, ka izmantos kādam treniņu procesam vai vismaz Ziemassvētku dīķim. Ziemassvētku dīķis 100% būs. Te Žukovskis iesaistās spēlē, laba piespēle uz komandas biedru. Rīpa izraidīt ārpus savas aizsardzības zonas. Tāda atkal iečekos, vai vismaz skaņu jātikmē? Jā, zin kā mazums kāds kaut ko ir iekomentējis. Pagaidām pēdējais mums arī, ka kaut kas skaņa klibo. Nu, cerams, ka dzird. Ko mums saka tehniskais? Tavs viss kārtībā mums ar skaņu ir? Nu, mums saka, ka viss kārtībā, viss forši. Nu, tad cerams, ka viss ir labi, mūs dzird, ka mēs nerunājam tikai paši sev. Skatos tiešraidējumus pieslēgšies 86 skatītāji. Paldies visiem, kas ir atraduši laiku. Neaizmirstam arī ielikt laikus mums šai tiešraidējumu. Bet nepierast, vienalga, ka mēs tā kā komentētāji, kā parasti profesionāli komentētāji, Olimpiāda, NHL, viņi sēž savā būdā, kur ir visi ierobežot, skaņas ierobežojums. Mums fonā ir arī hokejs vēl paralēli. Jā, mums fonā, un tas ir bijis tā surreāli, ka mums jākomentē viens, bet fonā cita spēle. Bet forši, mēs esam kārtīgā hokeja noskaņā. Skatos arī ir ļoti daudz skatītāju klātienē aizgājuši Valmieras spēli skatīties pret Vektoru. Redzam, ka tribīnes noteikti ir. Vienmēr Valmierā ir pilnas. Tas ir, šeit varbūt nav tik daudz kā play-offs bija, bet tāpat piepildīts vienmēr šīs reģionālās komandas vienmēr ir lepojušās vienmēr ar aizpildītām hallas tribīnēm. Jā, pilnīgi noteikti. Žukovskis jau ar Rīpu ir tvēris, iemetiens būs pie viņa sargātajiem vārtiem. Jautājums, vai kādam no skatītājiem nebija, kāpēc nav ne operātāji, nav ne komentētāji. Jā, domā, ka nav atbraukuši, vai ne? Bet aizmirsuši. Viss notiek. Ozoliņš uz iemetienu, uzvar Valmiera iemetienu. Spēle aiz vārtiem, uzsāks uzbrukumu Valmiera, tāla diagonāla piespēle, neizdodas to uztver, bet bāsties ļoti labi kājas ieslēdz tur. 54. vai 24. Vai 74. Jā, šī ir lieta, ko mēs varēsim ieteikt arī uzlabojot Enzvest hokeja līgas tiešraides attālināt, kad no tos numuriņus te mums ir blur efekts nedaudz saskatīts. Jā. Liekas, nedaudz esam iedzēruši. Jā, ir tā jāskatās bišķi. Bet labi iemetienu šoreiz uzvara Vektors. Piespēle gar bortu. Tos tur mēs neredzam, tagad komentējot, neredzēt, it kā no Akropola šeit. Bet metiens ļoti bīstams no vārtu priekšas. Kazānovs? Bet Kazānovs ir savā vietā. Ar citu viņam šo komandu ir nospēlējis 8 spēles, viņš 3 no tām, bet procents 93,75. Ļoti atzīstams zem 2 vārtiem ielaist. Tas jau arī 1,67. Tas nozīmē, ka kāda no 3 ir bijusi mazāk ar 2. Sanāk tā, ka 1,67, 3, 5 vārti varētu būt ielaist visām. Jā. 3 spēlēm. Te atkal bīstams moments vārtu priekšā. Vēl viens un vārti nav gūti. Šeit varējām samelot, bet nebija vārti. Nebija, bet turpina uzbrukumu Valmiera. Apspēlē 24. numurs Bucenieks. Te Rīpa kaut kur pie bortiem cīņa. Mēs pieņemam, ka tur ir cīņa. Metiens uz to stūri, manuprāt. Jā, tēmēja pa leju, jā. Jā, tikmēr uzbrukumu izskatās, kad iesāks Vektors. Jā, kaut kur Rīpa dabūja, mēs nezinām vēl kā, bet dabūja. Jā, ļoti interesanti mums ir šī. Un te izbrauciens un metiens garām vārtiem. Pieskārās Žukovskis. Es tiesu, ka pieskārās tāda netipiska aizgā garām. Pret uzbrukumā Valmiera. Metiens! 9 metieni Valmierai. Diezgan aktīvi metuši, un 3 tikai ir Vektoram. Jā, metiena attiecība tiešām, bet es teiktu, ka Valmiera arī vairāk spiež. Ir bijuši darbiņš Žukovskim, bet metiena attiecībai varētu piekrist. Neaizmirsīsim, ka Vektors ir ieradies tomēr mazākā sastāvā, līdz ar to arī viņiem tie spēki bišķiņi jātaupa, lai pietiek visiem 3 periodiem. Visticamāk 4 aizsargi, 9 uzbrucēji, viņam 13 laikam, cik skaitīja. Tad, domāju gan, ka uzbrucējiem vairāk jāpalīdz aizsargiem, jo aizsargi var ļoti ātri piekrist, viņš laik tos priekš savā zonā. Tas var iespēdot pēc tam turpmākajos periodos. Jā, Žukovskis atstāja Rīpu spēlē. Gandrīz izdevās Vektoram to pārtvert, bet Valmierai tomēr ieiet zonā 7. Kromans. Kromans nomet un priekšā kā mūris nostājās Kazānovs. Nebūs šoreiz, bet Rīpu saglabās zonā.
un mētiens tāds pāri vārtiem. Nesaku sajūtas, kā dīvāna eksperts, kas sēž tagad dīvāna atvēr saliņu un komentē. Svētdienās mums, kā mēs zinām, ir X-faktors un ir Krivenčī faktors. Mums šobrīd varētu būt, nezinu, Rolanda faktors vai EHL faktors. Tad mēs kā dīvānā sēžam, skatāmies televizoru un spriežam vienkārši. Cik gudri, jā. Jā, kaut kā komentējam laukumā notiekošo. Kas arī nav slikti. Tāda savu pieredzi. Mēs varam nolikt nākamreiz kaut kādu telefonu un tādu TikTok laivu likt fonā. Ka redz arī mūs kā komentētājs. Kā mēs uzvedamies. Jā, un ka mēs skatāmies un vienkārši komentējam un izsakam savu viedokli par notiekošo televizorā. Jā, jāsāk kaut podkāsts paralēli. Jā, īstenībā nav slikta doma varbūt. To jau jāpasaka visiem, ka arī tiešraidēs ir pašās, kad tas runājam, ik pa laikam kaut ko palaist, kad klaulēt, pieņemsim arī komentēt. Domāju, tas būtu labs. Jā, tikko Kamergraus labi iegājas zonā, nometa komandas biedram, bet Vektors atbruņo, Vektors reiz dodas pretuzbrukumā. Tagad viņam jāmēģina. Ir tomēr netipiski arī priekš Vektora tik vēlu braukt kaut kur izbraukumā, svētdienas vakarā. Jo parasti jau īstenībā arī TRVT svētdienas spēles, bet viņi parasti 5, maksimums 6, sākās šajā sezonā diezgan agri. Jā, te mētiens pa Kazanovu vārtiem. Kazanovs agresīvi iziet pret spēlētāju, atvaira rīpu. Jā, mētienā attiecība 12-4 jau Kazanovam šodien. Šodien ir ko darīt. Šodien viņam tāds kārtīgs sportisks vakars būs, es jūtu. Nē, vārdsargiem jau parasti īstenībā patīk, lai spēlē ieiet vairāk metienu, nekā ja nav metienu saraustīt. Vieglāk, man liekas, ir. Kāds komentārs atbļā, vai tur laikam vairs nekas nav rakstīts, jā? Nē, mums tur komentē kaut ko par skatoties. Nedaudz liekas, ka 4 ali jau iedzerti. Tas, laikam, ir par to spēles. Varbūt jums jāsaprot, ka arī šo spēli translē mums attālināti ar, es nezinu, sportsnetu. Es nezinu, varbūt kaut kā tur bija kādām kamerām ar mākslīgo, jūs šobrīd skaties, mākslīgais intelekts mums filmē. Un seko līdzi visām ripām. Tādas jaunās tehnoloģijas tiek ieviestas tiešraidēm. Tas ir tā, kā pagājušajā sezonā, kad sākām mēģināt šīs spēles, pirms ir daudz spēles paralēli, palaiž kaut kādā skalē. Šogad arī var redzēt, pirms svētdienā ir diezgan daudz spēles, ja? Ir vairāk spēles, kur palaiž vienkārši attālināti, ja? Ja tur ir 11 spēles, nevar operātori izskaidīt 16 spēlēm 18. pirms dienā, ja? Tad ir attālinātās, tur jau halas kamerā pieslēdzās, Es pats esmu izbaudījis, ka viņus pirmdienā skaidrs nav cilvēku. Man komandas ir pats, mums šodien nefilmēs. Es saku, ka tā kamera filmēs, jūs pēc tam redzēsiet, pēc tam atkārtojumi neuztraucās būs. Jā, tā kā šis arī ir izmēģinājums. Kā saka, izmēģinājums un jāiet līdz laikam. Bet, zin kā, ir kur pielikt, un tāpēc tas arī ir jāmēģina, lai ir, zin kā, ieteikumi nākamajām tiešām. Bet jebkurā gadījumā satraukumam nav pamata. Šie ir izņēmuma gadījumi. 90% gadījumi visi tiek filmēti uz vietas, un te lielisks, un no Nārtās, un Kazanovs. Jā, te varam teikt par 99%. Šis ir viens no tiem procentiem, kad pirmo reizi, principā, nefilmē klātienē un komentējam attālināt. Jā, tikai tāds izņēmuma gadījums, tā kā lieki nestraucties, viss pārsvarā notiks kā ierasts. Jā, tieši 9 mēs turpināsim maratonu. Jā, līdz ar to arī mums ir iespējams tas, ka mēs divi varam pieslēgties uzreiz pēc, principā, 1 minūtes. Būsim uzreiz arī nākamajā tiešraidē starp Wolfu un Garkons. Šeit vārti! Ir vārti! Skaņas efekts dzirdēsim, mēs uzliksim. Skaņas efekts varētu dzirdēt, bet... ok, šis derēs. Jā, pirmais ir norādīt. Bet ar citu, ka Zanovs kaut ko tur saliecās, pēc tam cerams mums arī parādīs pašu vārds, ka viņam viss kārtībā izties par roku trāpīja vai pa ko. Izties kaut kāds sāpīgs moments viņam. Atkārtojumi nebūs, atcies šeit attālinātiem ir tā problēma, ka viņi nevar uzlikt atkārtojumus. Pagaidām. Tas ir pagaidām. Tehnoloģijas attīstās. Jo tas nav kaut kādā ziņā, es domāju, grūti uztaisāms, nosviet pogu, uzliek kaut kādu atkārtojumu, turpina tiešraidi. Bet cerams, ka vārdsargs redz iet tomēr uz soliņu. Tā, tu pamanīji kaut ko. Jā, jo zin kā, man tie vārdsargi tādi tuvāki, un viņš arī var redzēt, ka mokās, bišķiņi mokās. Būs sāpēm jāspēlē līdz galam.
Nu, nav jau baigie varianti, principā, bez vārdsarga palikt, un tu nedabūsi uz vietas vēl vienu. Mums tikko bija Urieks Pingvīniem spēle. Es zinu, tur man ļoti tā interesē. Jā, saskrējās spēlētājs ar Lauru Ozoliņu un satraumēja, un spēle beidzās ar tehnisko zaudējumu 0-5. Bet es cik saprotu, tur varbūt uzspēle pārspēlēs, ja vienosies abas komandas. Jā. Nu, tas būtu godīgi, ja būtu godīgi. Viņi nospēlēja, manuprāt, minūti. Pirmā nomaiņa vienkārši. Pirmā goda minūte uzreiz satraumēja vārdsargu, un ar to arī spēle beidzās. Man tā interesē, jo man Ozoliņš ir arī komandā E8 un uzreiz bija zvans, cik nopietni. Jā, nu viņš ir, es domāju, liels zaudējums. Viņš arī, manuprāt, pie jūsu komandas ļoti labi izsmoja vinēt spēles. Viņam bija pēdējais zaudējums bija šodien viņam, bet tā kā 8 no 6 spēlēm 5 bija uzvarēts. Nu jā, tas ir papildu laikā tā kā. Jā, tu jau moments ir Vektoram. Nu, mēģinās vairāk. Vektoram būtu jādzīvojas vairāk pretīgi zoni, jo lai vārdsargam mazāk tev jāiesaistās tīzāk. 14-4, ka Zānoviem diezgan daudz metienu, netipiski, ka pirmajā periodā 14 metienu bišķi pa vārtiem. Tas ir daudz. Jā, nu Vektors uzreiz var redzēt, pēc šī vārtu zaudējuma uzreiz dodas uzbrukumā. Varbūt arī spēlēs bišķiņu no aizsardzības. Mēs arī redzējām, ka 7. numurs Kromans ieslēdza kājas, gribēja panākt ripu, bet te izskatās būs pārmetiens. Jā. Jā, ir interesanti joprojām. Nu, pieradīsim. Pieradīsim pie visa jaunā, ja tikai jāpierod. Jā, kaut kas jauns vakar bija, šodien kaut kas jauns. Entuziastiem katru dienu kaut kas jauns. Jā, vakardienas spēle fantazija. Kā jau saku, no Valmieras komandas bija Žukovskis un Kamergraus. Kamergraus ar šodien guva vārds, ietrimdējies vakar. Jā, tas mums laužās. Ar pusi Žukovskis ļoti labi nostāvēs kā no vārdsarga pozīcijas. Protams, pēc tam Tomas arī, un Tomas arī bulīšos visus 5 atvairīja. Nu, vienkārši monstrs pret tomēr aktīvi spēlējošiem profesionāliem. Te bīstams moments uz vārtu priekšu. Lieliski iespēja bija Bušmanim gūt vārds no vārtu priekšas. Bet Žukovskis vakar ir iesilis. Viņš ir as šodien, kā saka. Es vakarā paskatījos, kā arī spēlēja otru vārdu pretinieku. Dāvāt, tevis Kijos kapitāls vārdsargs. Boris, jā. Boris otrs bija tas Ukrainis Duve viņam rakstās. Anglis iztulkots, bet jā, Duve kaut kas tāds. Jā. Un tos arī tur parādīja, tur samainījās klasi vārtos, tur bija ko paskatīties. Nē, bija, protams, un ja mēs paskatāmies, principā visi 4 vārdsargi, tātad entuziastu komandā 4 ielaida Žukovskis. Un te ir pirmie vārti! 1-1 rezultāts mums tiek izlīdzināts. Principā pēdējā perioda minūtē. Ja būtu ar pārtraukumiem, tad vārtu uz ģertuvēm. Principā. Jā, bet pabeidzot domu, tātad 4 Tomas, 4 Žukovskis un pretējā komandā 1 Voris un 1 ielaida. Voris 2 ielaida. 3-8 bija un pēc tam bija bulīši. 8-2 un 8-3 beidzās. Nē, 8-3 bija. 3 vārdsiem. 8-4 beidzās? Jā. Ok, varbūt. Ko tu klātienē skaties? Man likās, ka es attālināti redzēju vairāk nekā tu klātienē. Bet, zin kā, es paralēli filmēju, paralēli taisīju sižetiņu, tā kā varbūt es kaut ko palaidu, bet... Nē, bija 2 ielaidu. Bet man likās, ka līdzīgi bija tie ielaistie vārti. Nē, Voris ar pirmo metienu ielaida, tā kā... Jā, to es atceros. Nu, tagad vēl pēdējās sekundēs Kazanovs ar sāpīgo roku. Nu, nebija varianti, bija jāiet šādi. Man liekas, ka Kamergals atkal nē, tad cits numurs. Mēģināja gūt vārdus atkal. Nu, šobrīd Kamergals 1 vārds gūs un Kristas Millers Vektoram gūs. Un pierakstās pirmā spēle Kristam Milleram un uzreiz pirmais gols pirmajā spēlē. Jā, sacīt, to mēs nepateicām. Jā, Vektoram ir debitants ne tikai komandā, bet arī vispār NZS hokeja līgā. Viņš aizvada pirmo spēli. Un viens bīstams moments pēdējās sekundēs. Mums tā tālāk jau ir 12 minūtes. Un vārti! Nē, Kazanovs rāda, ka nebūs vārti. Nu, mums jau bija beidzies. Jā, mums jau rādīja, mums te rādīja, ka jau attālināt, ka bija, bet komanda Valmieras dodas. Nē, viņi dodas tā kā saņemt apsveikumus par gūtajiem vārtiem, bet Vektors protestē, kad vārti nav gūti. Tā iztaisiet, bet bišķi uzsit palaidu. Nu, tad redzēsim. Tūlēs paskatīsimies tiesnešu lēmumu. Metiena attiecība 18-6, jā. Diezgan graujoši. Labi, mēs dodamies īsā reklāmas pauzē. Pēc reklāmas pauzes noskaidrosim, bija vai nebija vārti.
kad es kaut ko daru, es to daru pamatīgi. Erst Finance. Pavelk, nevis pavelkas. Kamēr pārtraukums, pastāstīšu nedaudz par mums. Mūsu Instagram un Facebook profilos ieraudzīs labākos spēļu foto, dažādu EHL komandu veidoto saturu un stāstus par to, kāpēc viņi izvēlējušies EHL. Tiktu, ka mazliet nenopietnāks saturs. Tagad esmu pilnīgi teļukā, ko? YouTube mums ir 2 kanāli. Spēļu video tiešraižu kanāls, kurš skaties pašlaik, bet brīvā brīdī piesako arī Olibet EHL kanālam, kur atradīs katru mēnešu top 10 moments un mūsu jaunāko eksperimentu Off-Ice podcastu. Olibet entuziastu hokeja līga. Nu, ko esam atpakaļ. Rezultāts skatāmies ir 1-1. Jā, bet tikmēr, kamēr neesam redzējuši, tad 10 sekundžu laikā Vektors ir pamanījis dabūt pa klupināšanu no redzījumu. Jā. Redz, kamera bišķi ātrāk, man liekas, palaiž. Tā lieta, ka laikam tas tablo nedaudz ātrāk aiziet nekā tur klātienē. Bet varbūt 10 sekundes jau bija. Nē, 10 sekundes jau bija dabūjuši noraidījumu. Tagad vienkārši redzēja iemetienā ripa un jau tabla aiziet. Okay. Un tā sakrājas tās sekundes pāris. Jā, kā mēs redzējām, jā. Nu, Valmierai vairākums. Nu, diezgan labs viņiem šajā sezonā, tas vairākums bija. Redzēsim, kā tagad pret Vektoru. Vektors vienkārši izmet ārā. Nu, neko citu nevajag sarežģīt. Nesarežģīt dzīvi, jā, noteikti dodas uz nomaiņu paralēli. Te jau kamera grauz, tās var būt bīstami. Nu, viņš vakar iesildījās, šodien mēģinās turpināt to pašu. Jā. Vakardien gan viņam vairākas reizes tā ripe neklausīja, bet... Nu, varbūt stresiņš iekšā nedaudz bišķīt. Nu, arī, zin kā, un arī tomēr 3x20. Nu, tur... Pirmais periods bija ļoti līdzīgs. Tur bija skaidrs, ka pirmo izvilks līdzīgi, pēc tam jau bija tālāk, jau tomēr fiziskais noteica daudz ko. Jā, pirmais cik beidzās 2-1 vai 3-1? Jā, 2-1, man liekas, jā. Tā kā ļoti līdzīgi pirmo pabeidz. Otrais jau 6-2, nu jā. Vai arī vienkārši Kīvi ieslēdz otru ātrumu. Jā, otrajā periodā Kīvi jau iekšā un izties ātrāk. Un te jau tagad Valmiera notur zonā. Tagad saspēl zilās līnijas, nu zilo līniju mēs redzam daudz maz, bet jā, šeit kamerā ir tā, ka viņi sako ripai līdzi, tā, ka brīžiem tās epizodes neredz to visu, kā nostājušies. Bet, labs mētiens mazākumā no Vektora, bet te jau Kromans nomet metiens un Kazānovs. Lielisks saves Kazānova izpildījumā. Nu šodien es domāju, Kazānovs pelna sev labākā spēlētāja balvu šajā spēlē, pilnīgi noteikti. Nu jā, nu viņam darba daudz, kur 19 metiens šis bija jau. Ja varbūt 20 protokolā parādīsies. Jā, nu šis jau bija tāds tiešām skaists saves. Dzirnaviņas, kā saka, uztaisīt tautas valodā. Te aiz vārtiem meklē piespēli Valmieras spēlētājs. Nomet nesaglabā ripu zonā mums Valmieras spēlētājs. Tagad jāuzsāk uzbrukums no savas aizsardzības zonas. Nu, jāsaka, ka spēlēm jau vienādos sastāvos. Laikam, viens vai divi, viens pilnīgi noteikti bīstams moments bija, bet man jā, tagad ir pilnās sastāvos, jā. Tagad Vektoram varbūt kaut ko vajadzētu iesākt. Jā, mēģina, ka ir piespēlēt, Pāvulu bija nesanāts. Turpat metiens, šeit tad kāds rikšets var sanākt, izdodas Vektoram noturēt zonā, bet, pietrūk spēki jau, man liekas, bija piekusi šis četrnieks jau daļai. Labs ātrums, ieiet zonā, meklē, kam nomet 89. numuram Kariņam. Kariņš un te 1, 2, 3 mētiens. Kazānovs tomēr notur ripu ārpus vārtu guvuma. Nesanāca piespiest pirmo reizi, un sanāca reizes bīstama situācija. Un tur jau šakāļi saskrien un sit. Jā. Pa visiem iespējamiem kājsargiem un rokām, tad ar gaļu mēģina jau iestumt to ripu. Es izbaudu abas šajā sezonā joprojām situācijas, ka vai nesitu tas, kas sit, vai tas, kas dabona sitiens. Tā kā es varu pateikt no abām pusēm, cik tas ir forši.
Jā, Eisaks aiz vārtiem. Mēģina Valmiera tagad izspēlēt. Nospieduši metienu pārsvars joprojām Valmiera, bet rezultāts 1-1 uz tablā. Tā kā Vektoram droši vien būs tas stils bija šīs pretuzbrukumiem vairāk. Varbūt sagaidīt iespēju vairāk uzspēlēt, jo tagad tieši ir. Būsim godīgi arī, ka Zānovs ir noturējis. Viņš spēlē. Devis iespēju komandai arī gūtos pirmos vārtus, spēlēt kaut vai neizšķirt. Jā, un arī tablā paglāba pēdējās sekundēs pirmā perioda, kad neieskaita vārds, bija pēc Filps, laikam, cik saprotu. Tur Valmiera ļoti uzspieda pēdējās sekundēs, bet no Vektora skatu punkta labi beidzās. Kā brīžiem tā ripa tur atstās, bet būtu domā, vai tā ir tā skaņa vai šī skaņa, kas mums ir paralēli. Jā. Vismaz pēdējās 15 minūtes mēs varēsim no šīs spēles vismaz ledus mašīnu skatīties paralēli, ja blakus būs, tas nebūs skaņas pa bordu. Jā, mums ir komentārs, lai Valmiera sarauj, kas notika pēc pirmajiem vārtiem. Darbs nav galā. Tātad fani saka, ka jāiespringst vairāk metiens. Vārtu staps. Izskatījās. Šoreiz nevar teikt izklausījās, bet izskatījās vārtu staps. Glāba Vektors komandu. Te pāri vārtiem metiens. Mēs arī, kas Anos atcīt pirmo sitienu, pēc tam pa stabu bija. Nebija tā, ka tīri pa stabu. Gaisiņš uz vārtu priekšu, tur jau vaktēja Eisaks. Ļoti aktīvi metās Valmiera. Tagad teicu, darbiņš to padarīt, tā arī izskatās. Visiem spēkiem uz priekšu. Eisaks metiens, Kazānovs ir atkal vietā. Ļoti agresīvi, kā tu redzēji, izgāja pret metienu. Un ripu tver ķērēt cindā. Iemetiens būs pie Kazānovs sargātajiem vārtiem. Bet tā ir pareiza pozīcija vārdsargam. Ja tu izēji pretī, tu samazini to metienu leņu. Jā, bet jādod piespēli, tad ir dik. Nē, to es arī zinu. Es izbaudīju gan, ka samazina, gan iedod piespēli. Jā, tur ir baigi jājūt. Bet, protams, Kazānovs ir ļoti meistarīgs vārdsargs. Viņš jau arī zina, kad var un kad jāpaliek bišķiņ dziļāk, tomēr, lai nevarētu būt tā piespēle uz otru malu. Šeit viņš redzēja 1-1, principā bija. Tur nebija viena partneri, tad var iziet pretī. Spēle pirmais metiens, 74. numurs Jākovļevs raidīja ripu vārtos, bet Kazānovs bija priekšā. Tas pats Jākovļevs, ko bija iepriekšējā komentētāja ceturtdienā, ir bildinājis savu dāmu. Es starp citu dzirdēju, ka tika bildināta kaut kāda dāma pēc Valmieras spēles, bet es nezinu, vai tas ir bijis šī. Tur bija tas komentārs tieši no Edgara Ienēta puses, kas 77. numurs, tad varbūt pieņem, ka varbūt, samās ar bildes, neesmu skatījušies, varbūt bildēs ir redzams. Starp citu mums komentāros varbūt kāds no valmieriešiem māk teikt, vai tas laimīgais pāris ir Jākovļevs. Tā tev brīvstams moments vārtu priekšā, nērtās metiens, bet garām vārtiem. Ļoti bīstams moments. Vēl viens! Kazānovs vienkārši. Gan pirmo, gan atlēkušo paspēja pārvietoties. Vienkārši. Cik sevi būs, Kazānovs jau 30 metiet, būs pa vārtiem. 30-9. Viņš vienkārši. Nav vēl otrais periods, man pat pusē jau. Skaitu uz priekšu līdz 12, un nav pat 6 minūtes nospēlēts šajā periodā. Un ir jau 29 metieni. Manuprāt, Kazānovs šodien mēģina pierādīt, kāpēc viņu nepaņēma uz to zvaigžņu spēli. Viņš tagad baigi to sniegumu parāda, jo šodien viņš ir vienkārši fantastisks šobrīd. Tur jau gan bija kaut kādas, es nezinu, kā īstenībā izvēlējās vārdsargus. Divi spēlētāji, tā kāds komandas, tas bija stabils zināms, un dažiem bija vairāk. Vārdsargs, es domāju, kaut kā atsevišķi, tas ir viens, bet otrs par Žukovski runājot, viņš bija pagājušā gada elites divīzijas MVP vārdsargiem. Tā kā es domāju, par Žukovski nebija jautājumi, kāpēc tieši. Tomas jau šogad diezgan labi. Jā, bet šogad arī, jā. Varbūt arī vienkārši skatījās pēc tā procentu šogad arī. Varbūt tur tiešām arī Žukovskim ir ļoti labs. Labi, tas bija vakardien, šodien redzam pagaidām, Vektors ir pirmo metienu šajā periodā mēs veicis. Es nezinu, es neesmu redzējis vairāk vienu. Jā, es to gribēju. Periodu sākumā, man liekas, tur bija bišķiņi, bet Žukovskim šobrīd noteikti nav. Viņš tāds augsts noteikti ir. Uz to varētu Vektors atkal spiest. Viņi iemidzina šobrīd otrā perioda sākumā un vidū, un pēc tam ies uz pretuzbrukumiem, lai uz augstu viņu. Jā, bet Vektoram izstās ir pretuzbrukumi, viņi pagaidām šo zonā diezgan bieži iespiest. To jau spēki pazūd vienā brīdī. Aizsargājās. Kaut kādā brīdī tev tie spēki arī pazūst. Varbūt tagad, Tagad iegājuši uzbrukuma zonā. 9. numurs Bušmanis. Eisaks tagad tomēr atbruņo Vektoru. Eisaks meklē tālu piespēlē.
uz Valmieras spēlētāju. Vārtu priekšjauns iet 77. numurs Kalniņš, bet nē, tur tomēr visu nolasa Vektors aizsardzību. Bet Valmiera ļoti ātri atpakaļ. Un, principā, Vektoram arī pretuzbrukumu izspējas nav uzreiz. Divi sagaida. Un šeit nedaudz neprecīzi piespēle pietrūkt, tikai pats pēdējais. Precīzi piespēle būs varbūt skaists vārtu gums. Gaisiņš ar rīpu, Gaisiņš pietur, iemet dziļāk. Tur 16. numurs Ozoliņš varētu būt. Valmierai bija metiens pāri vārtiem. Jā, brīžiem tā ripa arī tāds labs metiens. Tāds spēcīgs, nav saprast, kur tā ripa palikas bišķīt nedaudz. Un te atkal Kazāno jau 31. metiens viņu vārtiem. Es domāju, tad iet uz jau periodā 40 metieniem, ja šādi turpinās. Varbūt šī vispār šogad būs metieniem bagātākā spēle. Nelitē 100%. Zemākās līmeņos laikam vienā spēlē bija kaut kādi jau 50 metieni. Jā, un varam apstiprināt, tev bija taisnība. Par Jakovļevs arī ir laimīgās jaunās ģimenes izveidotājs. Bez pompos, pēc spēles beigām, viens tur īsti nav tā, mierīgāk. Varbūt Jauki, sweet. Kaut kas sievai tev pateica, ja tu būtu pamēģinies kādu spēlē pildināt, es pateiktu nē. Bet te tu redzi atkal, cik ļoti tomēr tas hokejs ir sirdīs Valmieras pilsētai, kad šādu svarīgu dzīves notikumu izvēlas izdarīt tieši hokeja laukumā, hokeja spēlē. Šīs hokeja tradīcijas Valmierā ir tiešām dziļas, spēcīgas, un par to ir patiesa prieks. Tieši tā. Bet tikmēr Valmiera vēl joprojām turpina iespiest zonā Vektors spēlētājs Kazānovs. Jau redzam ar tādu zināmu atpūšanās momentu, izmanto piespiež rīpu. Patur nedaudz ilgāk patur, lai bišķiņ tomēr dabu atvilktu elpu, jo Valmiera jau pamatīgi pāris minūtes ir iespiedusi zonā Vektors spēlētājs. Protams, Vektors aizsardzībai gribu teikt, ka noteikti arī viņu aizstāvībai teikt, ka viņu aizsardzība noteikti maksimāli mēģina palīdzēt Kazānovam, cik ir spēka, jā, un viņi arī taupa tos spēkus, lai pietiek visiem 3 periodiem, un rezultāts, es gribētu pieminēt, vēl joprojām ir 1-1 pat pie metiena attiecības 32-10. Un tas tikai parāda, cik Kazānovs šodien spēlē iekšā. Viņš ir baigi noskaņojies. Jā, tas saka, te var sanākt, jo šobrīd izstās vidēji 20 metieni periodā. Jā, un tad no aizvārtas izlienā 22. numurs Sedjukevičs. Ne bez problēmām, es domāju, Žukovskim. Tāds negaidīts iznāciens no aizvārtas. Jā, principā, Valmierai, Žukovskim ir tā grūtāk. Viņam tas saraustīts, kā visu laiku nav, un tad pēkšņi ir atkal. Metiens, bet Kazānovs atkal savā vietā. Es saku tādu nepatīkamu metienu, vidēji augstumā raidīja pa vārtiem. Bet jā, patirp no tavu domu, protams, ka tu esi tāds augsts, neesi iegājis spēlē, tu visu laiku jātur sev, tur jāpakustās, jāpaslido, lai tu visu laiku esi silts. Jā. Pilnībā tev piekrīt. Te Valmiera tomēr neatbruņos, Ronis atbruņo. Šeit nav noteikti pārkāpums. Nav. Ozoliņš izskatās, man 12. numurs. Es jau uzreiz pēc auguma parametriem viņu atpazīstu Vektors sastāvā. Jā, tur basketbolu iespējams vecākiem bija jāsūt. Viņš Logonovs, man liekas, bija tas. Jā, abi divi Artūrs Logonovs. Logonovs, jā. Metiens nobloķēts. Es vienkārši aprēju, skatās divas bucēju vietām jau viss jau. Es ar citu komentējot par šo, mēģinu neskrīties mums uz fonā laukumu, jo viņi sāk šilierēties, kad šis un tas, un tad labāk tikai ekrānā. Es ik pa brīdī paskatos, es mēģinu ekrānā, bet tāpat brīžiem sanāk. Turpinās. Jau Vektors perioda beigās. Vektors ir uzņēmies iniciatīvu. Jā, ir pretuzbrukuma. Prieks redzēt, kad arī Vektors nav padevies un iet uzbrukumā. Te būs pārmetiens. Pārmetiens varēja jau redzēt, ka Zānovs signalizē, ka jābūt. Šis ir netipiski šajā spēles ritēmam, kad ir pārmetiens Valmierai. Jā, starp citu. Nekās tā, tu slēg tai zonā un pēkšņi pārmetiens tev ir. Šī ir iespēja, principā, priekus uz Valmieru. Svaigs piecinieks uzreiz ir Vektoram. Jā, ir tas kaut kā viņš tur laikam iet kopā protokolu, palaižas tā kals, kā viņš gan jau tur. Jā, pēc principā tas, ko mēs redzam, ka vajadzētu jau sākties drīz pēdējai perioda minūtei.
Es gribētu teikt, ka spartiski to ir izturējuši Vektors. Kamēr Grauzis tuvajā bīstami. Jā, mēģināja atkal pārspēt jau otro reizi šajā spēlē Kazānov, bet pagaidām Kazānovs turās kā mūrs. Vektors spēle Ripa izskatās atstāja laukumu. Jā, kamēr uzreiz uz vienu vai otru iemetienu. Viņš mēģina tik trāvīt, kurš būs. Neuzminēja kamera. Viņa domāja, ka te pusē būs. Jā, bet būs šeit. Cerams, ka viņi mums parādīs. Lūdzu, pa labi. Ļoti klausa mūs. Jau progress. Labi, stūri paši tāpat nevar nofilmēt. Un kamera laikam tādā vietā. Jā, kad iemetienā mums gan jau uzvarēja. Nē, Vektors ir. Ir Vektors metiens. Bloķēts. Nobloķēts, bet bīstams moments. Manuprāt, vai tas nebija 22. numurs Seģukevičs? Iespējams, varbūt pēc auguma tā parametriem. Vienīgais, kam ir otrais, vienīgais, kam divnieki beidzās, jā. Otrs ir 12. ir Ozoliņš, to nevar sajaukt. Jā, Seģukevičs. Atkal pārmetens Valmierē. Arī jau iepriekšējā uzbrukumā bija. Iepriekšējais jau bija problēmas tieši pēc pārmetienu Valmierē. Metienu attiecība joprojām skaitās tāpat 3 reizes vairāk Valmierē, bet rezultāts 1-1. Jā, skatos, mums ir pieslēgušies 122 skatītāji. Patiesi prieks, ka esam pārvarējuši 100 skatītāju robežu. Noteikti gribētu atgādināt, ielikt arī laikus šai tiešraidē. Te Valmiera uzvar iemetienu, met ārā no savas aizsardzības zonas pēdējās sekundes. Un metiens! Kazānovs tomēr atkal ir savā vietā un neļauj 17. numuram Krūmiņam gūt otros vārtus Valmieras sastāvā. Šeit arī Kazāks jāuzslavē. Viņš palika beigās ar to atlākšanu neļauj dabūt ar augumu iesedza un... Tagad precīzi ir, jā. Jā, tagad diezgan precīzi mums beidzās un dodamies īsā reklāmas pauzē. Kad es kaut ko daru, es to daru pamatīgi. Erst Finance. Pavelk, nevis pavelkas. Kamēr pārtraukums, pastāstīšu nedaudz par mums. Mūsu Instagram un Facebook profilos ieraudzīs labākos spēļu foto, dažādu EHL komandu veidoto saturu un stāstus par to, kāpēc viņi izvēlējušies EHL. TikTokā mazliet nenopietnāks saturs. Tagad esmu pilnīgi teļukā, ko? YouTube mums ir 2 kanāli. Spēļu video tiešraižu kanāls, kurš skaties pašlaik, bet brīvā brīdī piesako arī Olibet EHL kanālam, kur atradīs katru mēnešu top 10 momentus un mūsu jaunāko eksperimentu Off-Ice podcastu. Olibet entuziastu hokeja līga. Super precīzi esam trāpījuši uz 3. periodu. Varonīgi mums šajā spēlē cīnās Vektors, kamēr ļoti izmisīgi uzbrukt Valmiera, teiksim tā, un kārtējo reizi savus meistarību vārtos demonstrē Renārs Kazānovs un tver Ripu ķērai cimdā. Jā, skatoties arī, cik ir palicis. Stūris kreiso pusi Artūri izgāja uz kreiso Kazānovs. Te mums bija diskusija, uz kuru pusi vārds var iziet, Kazānovs uz kreiso izgāja. Jā, tas mums tā savstarpējais, vienkārši tāds neliels. Bet te saglabā Ripu un metiens! Labi tālējā 24. numurs Valmierai Bucenieks. Jau kurais metiens? Kazānova vārtiem? Metiens vēl saskaitīja jau 39. Vienkārši insane. 50 metieni būs? Šāds spēlē? Nē, es domāju, ka ir. Es domāju, ka pēc šādas spēles pilnīgi noteikti mēs varētu sasniegt 50 metienus pa spēli. Un beigās paganās viens beidzās visu to. Tas būtu fantastiski. Tas būtu tāds Kazānova faktors un
nopelns, teiksim tā. Bet, protams, zin kā nevar teikt. Tas tomēr arī ir komandas nopelns. Komanda cīnās, nevar teikt, ka necīnās. 13 cilvēku vēl Jā, nepilnā 13 sastāvā. cilvēku sastāvā pilnīgi noteikti viņi varonīgi cīnās. Un Vārti! Bet, ja mēs skatāmies, ka Zanovs ar tagad pārvietojas, bet tik šaura leņķa augšējā devītniekā, meistarīgi. Man aizgar to, bet... Kaut kā aizgāja, varbūt to, tad uz tālu aizgāja. Pusi caur augšu, bet ļoti meistarīgi gūst vārtus Valmieras komanda. Balodis, jā. Balodis no Gaisiņa piespēles. 2-1. Pie 40 metieniem. Agri vai vēl tam bija jānotiek, ka Zanovs dara, ko var, bet, tur Valmieras komandā arī nav vakarējie puiši. Jā, bet nav 40 metieni, 2 periodi. Principā 2 periodi, 1 minūte trešajā nospēlēt. Te jau tāds bīstams rikušets. Vektors uzreiz dodas uz vārtiem. Bīstams moments pie Valmieras vārtiem, bet atbruņo. Man patīk, Vektors uzreiz dodas uzbrukumā. Atkal ir uzbrukuma zonā. Te tomēr tiek atbruņot. Nē, mēģina. Valmierā principā nevar atstāt slidens. 2-1 ir slidens rezultāts pie šāda metiena attiecības, ka tikai 2-1. Jā, protams, 2-1. Viens metiens un vārti. Un tas jau pie tam augsts Žukovskis, teiksim tā. Žukovskis, man liekas, 4 periodi. Kā tāds augsts saliņš stāv vārtos. Viņam 4 metieni līdz vārtu rāmī bija tikai 2. periodā. Pirmajā bija 8, laikam. Cik skatījāmies, tas ticams skats tikai, ko mēs redzam. Ja. Vektoram jāmēģina. Tiešām vārdsargam ir grūti šādā brīdī. Ir Vektors var to izdarīt. Laiks vēl ir daudz. Ir laiks daudz. Man vismaz rāda, ka 15 minūtes ir pilnīgi noteikti stundas, kā saka, laiks, bet ledus laiks mums arī vēl ir 10 minūtes. Tā kā viss vēl ir iespējams. Te tāds, es teiktu, uz pārkāju. Te vēl viens saskrienās. Saskrienās, tu netiešām abi skatījās mainīties. Kamēr skatījās, un devās uz maiņu, bet te veku redzam, kulaciņus viens otram iedeva, bez nekāda liekiem asumiem. Ir noraidījums, laikam, jā? Vajadzētu būt, jo tur bija tā diezgan asi nospēlēja pret. Tagad, ka Zanovs būs vēl vairāk darba. Millers. Atzīmējies ar pirmo vārtu guvumu, atzīmējies ar pirmajām 2 minūtēm. Vēl piespēle pietrūkst. Bet, tas tikai norāda to, cilvēks cenšas. Viņš visos statistikas rādītājus grib ierakstīt. Un arī šis bija vairāk tāds spēles moments, bet vienkārši sanāca diezgan asi. Uzvarā Valmiera, bet būs atkārtots iemetiens. Šeit stūrī mēs redzam, kur Ripa pēc tam paliek, kurš uzvarēja. Jā. Nav minēšana, kurš iznāks pirmais Ripa ārā no stūra. 45, jā. Mums tagad fonā vismaz skaņa bija šitas brīdi pazudīs. Jā. Neskatīsimies, cik brīždiem. Valmiera Žukovskis ļoti tālu diagonāli piespēle uz Eisaku. Nesanāca piespēle, un uzreiz jāsāk atkal no sākuma Valmierai. Tas mums bija tagad patraucējis. Jā, ļoti labi, ka noslēdza. Paldies. Tā, Žukovskis vēlreiz iesaistās spēlē. Tas ir tas, ko tu saki. Jāuzsāk uzbrukums no savas aizsardzības zonas Valmierai. Īsnībā jau praktiski tās minūte būs aizvadīta. Eisaks. Nevienu metienu bijuši netipiski. Jā, nav. Īsnībā Vektors ļoti labi tādu presingu uzreiz uzsāk, lai nebūtu viegli. Un te nesaglabā Ripu zonā. Vēlreiz jāuzsāk uzbrukums. Eisaks jau dodas uz vārtu priekšu. Tur jau nomaiņa bija Valmierai, un tāpēc nepaspēja aizskriet pēc Ripas, un pretuzbrukuma var aizskriet. Un neviens cits kā atkal 22. Seģukevičs, un tomēr tiek atbruņots. Bet atkal jau minūte 20 ir aizvadīta. Un neviens mētiens pagaidām Valmieras izpildījumā. Vektors Malači tur neļauj mest brīvus mētienus Valmierai. It kā Valmierai tā laiks, kā viņa pusē spēlē, bet tomēr +1 tikai nav. Jā, es tagad gribēju teikt, labi jau nostājās Valmiera, bet Vektors pārķēra piespēli un raida Ripu ārpus. Un te vēlreiz bloķēts. Atkal mētienu raida ārpus savas aizsardzības zonas. Lieliski, es gribētu teikt, vēl palikuši 9 sekundes. Tālu atkal diagonāli piespēli, neuztver.
Pēdējās sekundes Vektors būs izturējuši. Un vienu metienu nedabīja pa saviem vārtiem. Mazākumā. Jā, starp citu ļoti. Un te var aizskait, redzi? Neviens cits kā Logunovs. Tas var būt bīstam metiens. Žukovskis. Tomēr bija kaut cik karsts. Jā, ļoti labi. Jo, būsim atklāti. Logunovs ir Vektora rezultatīvākais komandas spēlētājs ar 5 vārtiem, 6 piespēlēm. Lai kurš, bet viņš varēja gūt vārtus Vektors sastāvā. Te izkrīt Ripa no ķērāja cimda, bet situācija tomēr nomierina un piespiež Ripu Kazānos. Jā, tad asumi, tur nedaudz uzsita cimdiem pēc svilpi, iespējams bija, mēs nedzirdējām, tāpēc bija tāda saķeršanās. Pieņemsim, ka svilpi parasti tāpat aizsargs neiet pretniekam kaut ko iedot iekšās. Bet gribētos teikt arī, ka Zānovam izkrita tā Ripa. Jā. Var Valmiera saprast, viņi gāja līdz beigām, bet atkal no Vektora puses, savs vārdsargs jāizstāv. Nav ko daudzīt pa tām rokām. Tieši tā. Tā kā abas komandas var saprast, visu pareizi darīt. Jā. Vektoram jāuzslavē, izturē mazākumu, pēc mazākuma iespēja bija iziet 1-1, tur jau laikam spēku piektu nedaudz arī iespējams. Bet, Vektors turās, iekodušies, jo, protams, spēlē, kaut zaudē -1 pagaidām, bet es neteiktu tā, ka Valmiera izties tagad galvas vispārāk, un šeit jau atkal Bet Vektors. iespēja Ozoliņš uz vārtu priekšu metiens. Šis varēja beigties bēdīgi Valmierai, bet, savu meistarību parāda arī Žukovskis. Kad viņš arī šeit ir, viņš šādus metienus var atvairīt. Jā, viņam principā bija šajā periodā 3 metieni, un 2 no tiem ir bīstami bijuši. Ka nav tā, ka tur tikai metiens, labi laimi. Jā, Logunovs, un tagad arī Logunovs. Otrais atkal. Viņš atrada Logunovu vārdu priekšu, un vēl viens zem aizsarga kājām. Arī nav viegls metiens. Malačs, Vektora iet uz priekšu, nepadodās. Metiena attiecība 41-15. Iespaidīgi. Jā, mēs gribam saprast, vai līdz 50 aizies metiens uzreiz. Neaizies, šādi turpinās vienkārši iespējas pirmās mest Vektors. Beidzot, Vektors ir ieslēdzis tādu otru ātrumu uzbrukumā. Jā. Man liekas, kaut cik jau 4 vai 5 metieni šajā Man liekas, uzbrukumā. ka tā viena metiena Valmieras pēc tā, tur principā 4 metieni bijuši pēc kāds Vektoram. Nav bijis nevienam citam. Un pa savu zonu arī Valmieras spiest aizsargāties. Vektoram jāmēģina iet uz priekšu. Izturējuši mazākumu ir, pēdējiem spēkiem jāmēģina. Tagad, protams, pat aizsardzība arī jāatcerās. Jo 41 metiens bijis, Kazānos arī diezgan jau ir piekus. Kromans gar bortu. Cīņa joprojām pie borta. Tomēr Valmiera iegūst. Man gan tagad interesanti, tad tajā tiešraidē ir leduskaņas. Zin kā, parasti pieredze, ka mēs komentējam, tomēr ir arī leduskaņas, vai tomēr arī skatītāji redz bildi un tikai ir mūsu skaņa un nav fons. Tas būtu interesanti, man es gribēju paklausīties. Mēs jāapstās ātpārpēc pēc nākamās spēles arī. Mums laiks nav ar tiem spēlēm abām. Bet man liekas, ka vienmēr, ka filmē šīs kameras ir skaņa ledus dzirdam. Jautājums, kā šajā brīdī, ka ir vārti! Un tie ir vārti! 2-2! Vektors izlīdzina rezultātu. Īstījās no atlākušās Ripas aiz Žukovska, jau pēc tam Ripu vārtos raida Seģukevičs. Mums ļoti daudz pieminētais. Jā, neviens cits kā Seģukevičs. Viņam jau bija 2 vismaz momenti. Rezultāts kļūst interesantāks. 2-2, cik mums ir līdz 8 minūtes. 8 minūtes. Tā kā pēc 1 minūtes var sākties papildu. Milleram arī piespēle šai spēlē 1+1. Viņš pirmajā spēlē ir aizpildījis gan vārtus, gan piespēli, gan soda minūtes. Jā. Tieši tā. Labi pierakstīties pirmajā spēlē elitē. Lieliski. Seģukevičam 3 vārti, 4 piespēles, 7 punkti jau šajā sezonā. Bet šādā brīdī, kad principā tā komanda tiek nomētāta, tu panācis to, ka varbūt dabūs 1 punktu ekstra no šādas spēles. Šeit vārti! Un tie bija atbildes tomēr. Un neviens cits kā īstās kamergrauzes ir guvis vārtus no tādas vidējas distances, no vārtu priekšas. Un cik pietrūka līdz tam papildu laikam. Vektoram vēl ir iespējas, bet principā pēdējās sekundēs līdz būtu svilpa, būtu pat 3-3, bet tagad Vektoram vēlreiz jāizlīdzina. Jā, fantastika. Kas notiek tagad? Jā, kamergrauzes no Bucenieka piespēles.
Kas notiek Valmierā? Tik tuvu. Principā minūte tīrais ledus pietrūka Vektoram, lai jau punkts ir nopelnīts un jau daudzas ir šādā spēlē izcīnīts. Bet ir vēl tas laiks. būtu godīgi, varbūt 1 punktu vismaz un 2 Valmierai, bet Valmiera tā Valmiera nedomā. pasaka, nē, mums vajag vai iespējams visi 3. Šeit vēl viens vārds. Vēl vieni vārti! 4-2! Balodis, otrie vārti. Arī šeit spēlē. Un sacensties sāk apbērt Kamergrauzu. Pilnīgi salauza Vektors aizsardzību pēdējās minūtēs. Jā. Nu, žēl īstenībā Vektors bija tikko panāks 2-2, likās jau visi iet uz papildu laiku, 1 minūte tīrais Jā. ledus laiks. Ielaid vienus un pēc vēl brīža ielaid jau 2. Nu, šādā brīdī es nezinu. Nu, Vektoram ir jāsako zobi, jāmēģina, bet laiks ir palicis, teiksim, gaužā maz, 6 minūtes tīrās. 4-2, jā, no šāda jau atspēlēties būs daudz sarežģītāk. Un atkal Valmiera dodas, te būs, manuprāt, zona. Zona, jā. Emīls Balodis, jā, redzams, 7 vārti, 3 piespēles jau šajā sezonā, 10 punkti. Arī puisis ir ieskrējies šajā sezonā. Jā, šodien spēlē arī 2 vārti, abiem Kamergrauz pa 2 vārtiem. Kas mums tur komentāru sadaļā? Prototips raksta, ir kaut kas. Kaut kas ir. Kaut kas ir. Ir. Jautājums, kas ir? Ir. Pak, viņš mums atpūšās šodien, skaties storijos, viņš kaut kur Vācijā, tur, man liekas, ir jau vāciski kaut ko saka. Jā, bet viņš nespēja bez hokeja iztikt, tas priecē, pat Vācijā būdams. Es parasti aptunies mēģinu plānot, kad nav sezona. Vispār. Nē, NHLs nekas nav. Bet skaties, Vektors tomēr arī nepadodās, dodas uzbrukumā. Te jau pilnīgi tādā futbola manierē mēģināja aizstāvēties Valmiera. Mētiens, Žukovskis atvaira mētienu. Nu, vēl jāmēģina. Mēs 50 metrus tā nesagaidīsim. Likās tā, ja tu būs, tā, ja būs. Nu, vēl mēs nevaram zināt. Te Valmierai ir iegājis 17. numurs Krūmiņš. Vektors cīnās, pamet gar bortu ārā. Dodas 13. Gudļevskis. Jā, es sāku pasties. Jā, kāds radnieks varbūt, nezinām. Nezinām, jā. Varbūt kāds zina, ja zina, varat ierakstīt, vai Raivis Gudļevskis ir kaut kādas radniecīgas saiknes ar mums zināmo Vārtsargu Gudļevski. Šeit Valmiera mēģinās. Bīstami var izveidoties uz metiens. Kazānovs ļoti labi un Rips savāc Ozoliņš, es domāju, jā? Nu, viņam jāmēģina tagad ātri metieni, jāizpilda, nav īsti laika kombinēt. Tas nav 70 Kazaks. Kazaks, jā. 44 metieni. 4 vārti. Nu, tāpat Tāpat ļoti Kazānovam jāvirs 90%. Bet, žēl, viņš tā vilka. Viņš to punktu izvilka, pietrūka. Jā, un tie pēdējie 2 vārtu gumi, tiešām bija, ļoti skaisti. Tur arī baigi viņam neko nevarētu pārmest. Tur ļoti labi izspēle bija. Precīzi metiens pirmais bija un otrs izspēle bija labi. Nevar tur vainot Kazānovu. Kazānovs bija tas, kāpēc šī spēle bija tik sīva. Un tik interesanti, principā, līdz 3. perioda vidum, mēs teiksim. Mēs jau pat gaidījām papildu laiku kaut kādā ziņā. Es, ka Vektors arī bija pēc tiem gūtiem vārtiem, es arī gaidīju, bet nesagaidīju, diemžēl. Viņam, Nevar padoties, vai ne? It kā likās vairs tikai minūte. Jā. Bet Valmiera paņēma un sakārtoja to lietu. Kamergrauzs ieiet zonā, apspēlē 8. roni. Mēģina vēl pēdējās 3 minūtes tīrā ledus laikā Valmiera 5. gūt arī vārtus. Nepieklājīgi rezultāti. Varbūt pēc tam pasties protokolu 40 pārmetienu un 4 Tie vārti. ir vārti, bet tu pasties, ka Zānos, viņš tur ir špagatā izlīdis, lai nebūtu, bet tomēr Ripa atrod to piespēli uz tukšiem vārtiem. Tur es tomēr gribētu jau pateikt Aizsargi ir uz piekusi. aizsargu. Jā, šis ir aizsargi, tas bija aizsargs, jo iedeva tomēr jau uz tālo vārtu pusi un iemet tukšos vārtos. Tur vajadzēja novaktēt aizsargam. Kramans. Gūsi vārtus. Kaut kas cits šodien no Valmieras ir gūsi arī vārtus bez Baloža un Kamergrauža. 5-2, 45 metieni 5 vārti, bet es teikšu godīgi. Valmiera salauz principā tikai 7 minūtes. 7 minūtes pēc spēles beigām tīrais ledus palicis vēl bija. Uzlauza tos Kazānovu vārtus. Principā, tu precīzi saki, jo līdz tam Kazānovs tur uz galvas stāvēja, lai komandu turētu spēlē. Lai punktiņš būtu no Valmieras mājās aizbraucot, bet šeit jau teiksim tā jau, kur jau mēģina. Te bija līdzīgi atkal uz tālo vārtu stabu.
Ir noguruši 4 aizsargi tikai spēle bijuši. Visticamāk, Vektori ir piekusuši, vai es nevaru izsekot līdzi. Nav. Tomēr Kazanovs iesaistās atkal spēlē, neļauj tos 6. vārtus gūt Valmierai, bet Valmiera negribās padoties. Var redzēt, ātrums arī nav viņiem baigi pazudis, te 3-2 un metiens no 17. numura Krūmiņa. Jā, pēdējā minūtē, kas ir palicis tīrais laiks, mēģina. Te būs noraidījums pret Milleru. Millers ir dabūjis arī, starp citu, šobrīd nopelnījis vairākumu komandai. Ja? Mums izstāstīt monitoru, grib noņemt jau gatavs. Jau te štepselē mūs ārā, vēl nē, mums vēl ir palikusi vismaz minūte ledus laikam. Uz iemetienu mums dodas Kristons pret Kamergrauzu laikam, jā? Jā. Vajadzētu ātrāk, nevajadzētu runāt, vajadzētu mest to ripu. Vektors arī uzvar iemetienu, bet neizdodas tomēr Krūmiņam ripu saglabāt zonā. Tagad pietur ripu, samaina malu. Jautājums, pēc kura tablo skatās mūsu vai pēc Sakalas? Mums jau ir viss 9. Jā, tagad Rīpa aiz vārtiem. Noslīda Rīpa, tomēr ieraida to dziļāk zonā. Izskatījās, ka Žukovskis to aizskāra. Bet ir zona fiksēta, tā kā nebūs iemetiens Valmieras zona. Izstāsta, ka pēc Halas ir tablo iet vēl, jo vēl nav spēlētāji, nebeidz spēli. Jā, spēlētāji vēl dodas uz pēdējo izskatās iemetienu. Mums jau ar te tuļ sāksies spēli. Jā, uzvar. Valmiera dodas vēl pēdējā iespējams uzbrukumā. Un ledus laiks ir beidzies. Apsveicam Valmieras komandu 5-2. Vektors cīnījās patiesi grandiozi. Kazanovam noteikti šī spēles MVP. Paldies visiem, kas pieslēdzās šai tiešraidei. Slēdzamies tulietās klāt tiešraidei Wolfam pret Garkalnas Patriotiem Mārupē. Mēs no jums neatvadamies, tulēs tiekamies nākamajā tiešraidē.